Mani sauc Artūrs Tomsons. Es esmu arheologs objektā Torņielā 1. Pēc izglītības vēstures doktors. Būtībā mūsdienu arsenāla ēka ir uzcelta uz pils grāvja aizbēruma. Lai būtu priekšstats, kas tas tāds ir, var aiziet līdz kara muzejam, līdz Pulveru tornim, tālāk virzienā uz Daugavu ir Rāmeru tornis, kas ir atrakts. Tur var iegūt priekšstatu par šī grāvja dziļumu. 5. kārta ir tā pati, no kā sastāv grunts arsenāla ēkas pagrebā, zem kura šī 6. kārta, ko izdevās nedaudz redzēt, pirms viņa aizplūda, varētu būt saistām ar pilsētas mūru fragmentu celtniecības laiku ar viduslaikiem. Atradumu klāsts ir ļoti plašs. Tas liecina par šīs pilsētas daļas tādu aktīvāku izmantošanu sākot ar 16. gadsimtu. 1650. gados tiek uzcelts vecais arsenāls, kas ir bijusi 2 stāvu ēka ārpus pilsētas mūra. Par šo apkārtējo apbūvi pilsētnieku ikdienu liecina arheoloģiskais materiāls. No senākajiem mums ir šī saucamā agrā ripas keramika, pavisam necili trauku fragmenti ar zvirgzdiem mālu masā. Viens no tādiem potenciāli senākajiem atradumiem varētu būt šis kaurīgi gliemežvāks, kāda jau ir no dzelzs laikmeta beigām arī populāra vietojo tautu rotas lietu daļa. Visdrošāk mēs varam runāt par 16. gadsimta otro pusi, kad ir tāds ļoti tipisks atradumu klāsts, un viens no tādiem spilgtākajiem ir šīs rietumu vācu teritorijās gatavotu akmens masas trauku fragmenti. Šīs ir tādas kannas fragments ar sievietes figūru, grezni ornamentēts. Nozaudēts sadzīves priekšmeti, uzpirksteņi, kur forma nav praktiski mainījusies pa šiem gadsimtiem. Interesanti no būvēstures viedokļa arī tāds mirklis, kad ir populāri saucamie mēlis, ja bebrasta tipa dakstiņi. Šeit var redzēt šī senā amatnieka roku nospiedumu mālā. Tas tāds interesants saskaris moments ar pagātni.